Sveiciens, darbie klausītāji, podkāstā Vārda spēks attiecībās. Esam pēc vasaras daudzajiem pasākumiem, skaistās atpūtas un ražīgiem retrītiem atkal sarunās par vārdu spēku visdažādākajās attiecību jomās. Un šodien sākam jauno sezonu uzreiz jau ar īpašu viesi. Bet pirms es iepazīstinu ar viņu, vēlos darīt zinām tik to, ka šajā jaunajā podkāstu sezonā epizodes tiks palaists neregulārāk, bet tās būs. Un iemesls ir tāds, ka ārpus aktīvā mediācijas darba un šī podkāsta veidošanas, kuru mērķis ir vienots, un tas ir attiecību un komunikācijas stiprināšana, vēlos ieguldīt vairāk laika arī papildus pasākumos, apmācībām, retrītiem klātienē. Tādēļ, ja neesi vēl piesakojies šim podkastam un Facebook lapai, aicinu tad to arī tagad izdarīt, lai vari sekot līdzi un nepalaist garām jaunās epizodes un arī pasākumus, kurus piedāvāšu. Tad, atgriežoties pie mūsu šodienas sarunas, vēlos vēl tikai īsi pieminēt, ka ņemot vērā, ka man ir kucēns Luka, kurš paspējis jau dikti iemīlēt Annu un vēlas draudzēties, tad iespējams mūsu sarunas laikā dzirdēsiet arī kādus komentārus no Luka fonā. Bet labi, tad šodienas sarunā mums ir uzņēmēja, ģimenes cilvēks, tehnoloģijās un IT jomā līdere, Rīga Tech Girls vadītāja un arī Be With mīļuma apģērba apskāvieniem ražotāja un idejas arī autore. Varētu vēl saukt daudzus un dažādus titulus, bet vienu no tām es vēl vēlos pieminēt, un tā ir Latvijas gada sieviete tehnoloģijās 2023. Un jā, tā ir Anna Andersone. Čau, Anna! Čau! Jā, Anna, tu savā paspārnē esi izlolojusi vairākus jaunu uzņēmumus, un arī savu zīmolu un arī ģimeni. Bet par skaitļiem, par tavu pieredzi personīgajā dzīvē, gan uzņēmumā, gan arī ģimenē. Par to mēs visi arī tagad sarunā runāsim. Bet, ko es vienmēr uzdodu visiem viesiem, kā pirmo, ir, kas tu esi? Ko tu pati par sevi saki? Kas tu esi? Kas es esmu? Tas tāds labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Parasti, kad man prasa, kā man pieteikt, es saku, Rīga Tech Girls vadītāja. Un arī tas uzņēmēji, tas vienmēr iet klāt, bet es tā saprotu pēdējā laikā, ka patiesībā, ja mēs objektīvi raugāmies un ne tikai no tās profesionālās puses, tad tā mammas loma un tā ģimenes loma īstenībā manā dzīvē ir vislielākā. Un tas būtu tas primārais. Un, jā, es ļoti priecājos par to, ka es varu būt mamma un sieva un ģimenē. Un tā ir tāda mana galvenā un mīļākā loma. un Rīga Tech Girls vadītāja, tas ir tagad tāds aktuālākais un galvenais. Jā, tā profesionālajā dzīvē. Un tad pārējais jau tur vispār nezinu. Es esmu noteikti cilvēks, kas izaicina status quo. Man patīk domāt par to, kā uzlabot vidi un lietas un domāt kaut kādus jaunus veidus, kā lietas darīt. Jā, man liekas, tas ir tas, kas arī mani iedvesmo, kad es redzu, ko tu dari, un tas arī ir tas, kas iedvesmo, man liekas, ļoti daudz. Tā kā paldies par to. Super, es priecājos, ja kādu tas iedvesmo. Tiešām, jo tas, man liekas, ļoti reti faktiski mūsdienās. Visi jau meklē to īstumu kaut kur, un atrast to un veidot un attīstīt, tas, man liekas, kaut kas tas, kas ir tā pievienotā vērtība, ko mēs spējam darīt daudz plašāk nekā vienkārši darbu, kuru vienkārši dara. Tad, kas būtu tavs spilgtākais, notikums vasarā, kas ir aizvadīts tagad? Vai viens no? Šajā vasarā? Kas tev tā pirmais nāks prātā, kad šis bija riktīgi forši? Bija īstenībā daudz foršu brīža šajā vasarā. Viens, kas man varbūt kas bija tāds ļoti īpašs, bija, mēs bijām ar meitām un manu māsu un krustmeitiņu uz Beyoncé koncertu.
Mēs aizbraucām uz Varšavu, uz Beyoncé koncertu. Vispār tas brauciens uz Varšavu bija ļoti foršs. Pati Varšava man ļoti patika. Un tas brīdis tāds kopā. Bet jā, vasarā bija daudz tādu foršu brīžu. Gan pasākumu, gan mums katru gadu ir laiva brauciens. Tas vienmēr ir kaut kas īpašs. Tad mēs 3 dienas pa Latvijas upēm. Jā, pa Latvijas upēm. Tad ir kopā ar draugiem un ugunskura un vakarēšana. Jā, vasara ir forša. Jā, tas tāds ļoti foršs laiks. Ok, foršs, prieks. Jā, es atsaukšos šobrīd uz vienu tevis sacīto, kas gan bija angļu valodā citāts, tāpēc es latviešu valodā to pateikšu, bet bija teikts tā. Nākotne būs digitāla, un tas nozīmē, ka, lai mēs gūtu panākumus, mums pastāvīgi jāattīst savas digitālās prasmes. Tu esi realizējusi ideju, un jā, tā sanāk arī laikam pirmā kopiena Latvijā, kurā ar mērķi tiešām virza šo domu, lai sievietes un meitenes attīstās tieši digitālajā vidē. Varbūt tad tu varētu pastāstīt vairāk par šo tavu domu, un kas aiz tā visa ir, un tas mērķis aiz tā visa, un kas ir Riga Tech Girls. Riga Tech Girls ir tāds organisms, patiesībā, kas visu laiku mainās un attīstās. Un, ja toreiz 2015. gadā, kad mēs to visu sākām, tas mērķis bija tieši iesaistīt sievietes IT jomā. Un, mēs toreiz uzstādījām savu mērķi, ka mēs gribam sasniegt 20,000 sieviešu līdz 2020. gadam. Tas bija mums tāds pirmais mūsu mērķītis, ko mēs uzstādījām. Un šobrīd mēs to esam sasnieguši un pārsnieguši, bet tā būtība ir diezgan arī mainījusies gadu gaitā. Es teiktu, ka šobrīd es pat vairs neliktu tik lielu fokusu uz to, ka tas ir tieši par sievietēm, bet vairāk tas ir par iekļaušanu, iekļaujošu vidi un tādu drošu vidi, kurā jebkurš var attīstīties. Un pēdējos gados Riga Tech Girls diezgan daudz arī mēs esam strādājuši uz to, lai digitālās prasmes palielinātu kopumā sabiedrībā. Protams, arī šo sieviešu līdzdalību IT radīšanā mēs gribam veicināt, bet jā, tas ir kļuvis plašāk. Un es pat teiktu, ka Riga Tech Girls šobrīd nav vairs tikai nevalstiska organizācija, bet tā ir tāda vesela kustība, kas ir izaugusi ļoti, ļoti liela un plaša. Un gan komanda mums ir izaugusi liela, gan tas cilvēku skaits, kas iesaistās vispār, ir ļoti, ļoti pieaudzis. Un par to man ir milzīgs prieks. Jā, es varu tikai pievienoties priekam. Jā, Varbūt, ja kāds klausās un domā, kas ir tā digitālā vide, ja tu saki ne tikai varbūt sievietes, kuras programmē, vai tā, bet varbūt tu vari nedaudz iezīmēt tiem, kur varbūt tiešām interesē šī joma, bet vispār nezinu īsti, kas ir tas, ko jūs tiešām, kas ir tas, ko jūs iekļaujat visu programmu. Mums ir dažādas programmas, un tad, kad mēs domājam par digitālajām prasmēm, parasti tās tiek iedalītas tādos 3 līmeņos. Ir pamata digitālās prasmes, tās ir prasmes, piemēram, lietot internetbanku vai elektroniski parakstīt dokumentus vai tam līdzīgi, kas ir tādas pamata prasmes, kas ir vajadzīgas jebkuram cilvēkam, lai vispār spētu mūsdienās funkcionēt. Pagaidām vēl ir iespējams arī parakstīt uz papīra lietas un aiziet uz banku vai pastu klātienē, bet tas viss mainās, attīstās un tuvākajā laikā tas kļūs ar vien sarežģītāk. Tā kā tās pamata digitālās prasmes. Tad ir vidējā līmeņa digitālās prasmes, kas ir jau profesionālu rīku izmantošana efektivitātei. Tie ir teiksim, jau tādi sarežģītāki, varbūt digitālie rīki un digitālās prasmes, kas ir biežāk profesionāliem mērķiem. Piemēram, prast izmantot mākslīgā intelekta dažādas risinājumus. Vai tādus rīkus kā Miro, sadarbības rīkus. Un tad ir 3. līmenis, kas ir profesionālās digitālās prasmes. Šīs prasmes definē to, vai cilvēks ir pēc profesijas IT nozarē, un tā ir programmēšana, bet
IT joma un profesijas nav tikai programmēšana. Tur ir tāds ļoti plašs spektrs. Programmēšana ir ļoti svarīga daļa no tā visa un liela daļa, bet tur ir vēl vesela virkne ar profesijām. Tā ir arī viena no tām lietām, ko mēs darām, ka mēs stāstam un rādam, kādas ir tās dažādās iespējas un ko vēl neskaitot programmēšanu var darīt IT jomā. Un tieši arī palīdzam sievietēm pārkvalificēties uz šīm citām profesijām. Kas varbūt datu analītika, tāda saistīts ar datiem, datu apstrādi, datu analītiku, lietotāju pieredzes dizains, testēšana un kvalitātes nodrošināšana, sistēmu sadarbības veidošana, vispār sistēmu analītiķi, sistēmu inženieri. Tad tas viss ir, tur ir vēl vesela virkne, un tas viss ir ārpus vai papildus tam, ka ir arī programmēšana. Ok, super. Bet vai par maksu tas viss ir, vai ir kaut kas arī, kur Riga Cegels visas programmas ir bez maksas. Šogad mums pirmo reizi ir viena programma. Nākamajam gadam šobrīd mēs gatavojamies mentoru programmai un vēl var pieteikties. Mēs meklējam gan mentors, gan mentīs. Un šogad pirmo reizi mums ir tāda simboliska samaksa par dalību mentoru programmā kā dalībniecei. Tam, ka mēs ieviesam šo simbolisko samaksu, ir divi iemesli. Viens ir tas, ka mēs gribam, lai ir lielāka tā atbildība dalībnieku pusē, jo dalībnieces bieži vien piesakoties šajā programmā, un arī tas ir normāli piesakoties bezmaksas programmā, mēs varbūt tik ļoti neizvērtējam, vai mēs varēsim patiešām tam veltīt atbilstošu laiku, vai tas ir tas, ko es vēlos darīt un ko es apņemos darīt, piemēram, pusgada garumā. Un pusgads ir tāds garāks periods, kas, teiksim, tādu pirmo entuziasmu nevar gluži izturēt visu to laiku. Tāpēc tas ir viens no tiem iemesliem. Otrs ir tas, ka patiesībā es jūtu, ka ir pamainījusies tā ekonomiskā situācija diezgan gan pasaulē, gan arī Latvijā. Tas ir ietekmējis arī mūsu partneru spēju investēt tādās lietās, kas nav tieši teiksim, pārdošanas rezultātus nesošas. Pēc arī mēs tagad raugāmies, lai tās programmas būtu ilgspējīgas, ka mēs gribam pievienot vēl kaut kādu šo ne tikai atbalstītāju ieņēmumus, kas ir brīnišķīgi, bet arī vēl tos piesaistīt papildus finansējumu arī no dalībniecēm. Tā kā tas mums pirmo reizi šoreiz ir par maksu. Un redzēsim, kā tas strādās. Jo patiešām līdz šim mēs vienmēr esam centušās nodrošināt visu bez maksas. Un mēs arī turpināsim to darīt nākotnē, jo tā mana pārliecība ir, ka šīm zināšanām un iespējai iegūt izglītību par to, kas ir jauns un svarīgs mūsu darba pasaulē, tam būtu jābūt bez maksas, lai jebkurš to var atļauties iegūt un lai mēs varētu mazināt to plaisu starp cilvēkiem, kuriem jau ir pietiekami līdzekļi un tiem, kuriem nav pietiekami līdzekļu. Bet tāpēc arī, piemēram, šobrīd ieviešot šo simbolisko samaksu, mēs piedāvājam, ka gadījumā tas samaksas jautājums ir tas, kādēļ cilvēks neapsver iespēju pieteikties, ka mēs arī nodrošināsim dažādas stipendiju iespējas un tā kā maksājums var veikt arī reizi mēnesī, lai tas nav tur, teiksim, liels sloks uzreiz uz visu programmu. Bet, lai būtu vairāk tā apņemšanās. Jā, tā motivācija turēties līdz tam galam. Jā. Ok, super. Vai ir vecuma ierobežojums? Nē, nav nekāda vecuma ierobežojuma. Mentoru programmā gan mums ir tā sauktā pozitīvā diskriminācija. Tur dalībnieces ir tikai sievietes, jo mēs gribam palielināt šo sieviešu īpatsvaru IT darba spēka tirgu. Mentoriem nav arī ierobežojumi. Mums parasti aptuveni puses ir vīriešu mentori un sievietes mentors. Un tas ir arī ļoti svarīgi, jo ja tikai sievietes atbalstīs sievietes, lai viņas iesaistītos, tad mēs ļoti lēni augsim. Tā kā mums ir noteikti nepieciešams šis arī vīriešu apņemšanās, ka mums vajag kopīgiem spēkiem vairāk atbalstīt sievietes, lai viņas iesaistās šajā industrijā. Bet pamatā, mūsu programmās lielākoties mums nav ne vecuma ierobežojumi, un tajās programmās, kas ir iekļaujošās, nav arī nekādu citu ierobežojumu, ne dzimumu, nekādu citu.
Tā kā tas mazliet atšķiras kā nu kurā programmā, tās, kas ir parasti par šo profesionālo tieši ievirzi un darba atrašanu, tad tur ir fokus uz sievietēm, bet tās, kas ir par digitālajām prasmēm kopumā, tad tās ir iekļaujošās programmas ar visiem. Superīgi. Jo es tagad klausos un domāju par to pamatprogrammu, kur ir tīri pamatdarbības, ar ko sastopamies ikdienā. Un īstenībā šī ir diezgan arī attiecīga programma, pieņemsim, tai paudzē, kas tiešām īsti netiek līdzi tai digitālajai videi, vai ne? Es tad pareizi saprotu. Piemēram, manai mammai, jo esmu parasti tā, kas iet un palīdz ar e-parakstiem un visu pārējo digitālo lietu. Ir tā, ka jā, tad, kad es stāstīju par šiem 3 līmeņiem, es nepieminēju to, ka mēs pamatā fokusējamies uz to vidējo līmeni un profesionālo līmeni. Pamata prasmes nav bijis mūsu fokus. Mēs esam īstenībā gribējuši arī ar to strādāt, jo īpaši tāpēc, ka mēs redzam, tiešām ir cilvēku grupas, kuras netiek līdzi šim te un kurām būtu tas ļoti nozīmīgi. Bet mēs atdaramies arī pirmkārt pret to, ka visu mēs nevaram. Mums ir jāizvēlas kaut kāda specializācija. Jā. Un otrs ir tas, ka, protams, mēs varam lielākas programmas izvērst tajos virzienos, kur mēs varam iegūt šo finansiālo atbalstu no kaut kurienes. Un mēs esam ļoti pateicīgi, ka mums ir bijuši šie partneri, kas ir nodrošinājuši to, ka mēs varam veidot bezmaksas programmas, pilnībā iekļaujošas jebkuram cilvēkam, kuru tas interesē. Un tās var būt par digitālajām prasmēm, gan vidējā līmeņa, bet tātad mēs varam aizsniegt ļoti plašu auditoriju. Ja mēs runājam tieši par pamata prasmju attīstību, patiesībā es ticu, ka tur arī varētu atrast partnerus, kuriem šī tēma būtu vērtīga un interesanta. Un, es nesaku, ka mēs tādas neveidosim, mēs labprāt to darītu. Tā kā raudzīsimies, kā attīstīsies tas pieprasījums. Jo tas, ko mēs ar Rīgas Tegāls īstenībā darām, mēs ļoti sekojam līdzi tam, kāds izskatās tas tirgus, kas ir tās vajadzības gan no uzņēmuma puses, gan no sabiedrības puses. Un tad mēs mēģinām atrast to kontaktpunktu, kur uzņēmuma vajadzības sastopās ar to sabiedrības vajadzību. Un tādā ziņā, piemēram, uzņēmumiem ir nepieciešams, lai ir vairāk programmētāju. Tātad mēs saprotam, mēs nodrošinām programmēšanas apmācības, un ir vajadzīgs, lai vairāk sievietes šajā strādā. Tātad mēs to nodrošinām sievietēm. Tad mēs atrodam to punktu, un šajā brīdī, ja mēs sastapsim partneri, kas būtu ieinteresēts arī šo pamatprasmju attīstībā, mēs ļoti labprāt to darītu. Tas nozīmē, ka kāds kāds un saprot, jā, šis ir, ko es gribu atbalstīt, tad jāvēršas pie tevis. Jā, tieši tā. Okay, un atgriežoties pie tā mana jautājuma, piemēram, mana mamma, vai viņa arī varētu pieteikties tikai uz to pamatu daļu? Jā, pilnīgi noteikti. Tās, kas ir šīs vidējo prasmi, tur arī īstenībā mums piesakās cilvēki ar dažāda līmeņa šīm digitālajām prasmēm. Un, piemēram, kas mums ir tādas visplašākās programmas, kas ir mūsu līderis, ir Iepazīst tehnoloģijas programma, kas šogad jau negribu samalot, 4. gadu notiek šobrīd, viņa sākās augustā. Un Iepazīst tehnoloģijas programmā mums pieslēdzas ļoti plašs spektrs cilvēku. Ir arī tādi, kas, piemēram, zvana un kuriem ir jāpastāsta, kā pieslēgties un skatīties video interneta pārlūkā. Tātad tur ir ļoti, ļoti dažādi tie līmeņi. Un iepriekšējā gadā mums bija digitālas prasmes skolotājiem, digitālas prasmes radošiem profesionāļiem un digitālas prasmes veselības jomas speciālistiem. Un šajās grupās arī bija cilvēki, kuri nav ar, ļoti spēcīgi attīstītām digitālām prasmēm. Un tas, ko mēs nodrošinām arī no savas puses, ir tas atbalsts. Ja, cilvēks, piemēram, mums daudzas no šīm apmācībām, to kopienu mēs veidojam, piemēram, Slack programmā. Un ir daudz cilvēku, kuri nepazīst Slack. Un tad mēs atsūtam linku, ar kuru pievienoties, bet kaut kas nestrādā. Tad, attiecīgi, tā ir viena no lietām, ko mēs darām, ka mēs palīdzam, skaidrojam, palīdzam iekļauties tajā. Okay. Super, tad es parunāšu mammu. Zinu, ka ļoti, ļoti daudziem ir vecākiem, kur vienkārši
diemžēl netiek līdz tā visam, un tās pamatvajadzības tiešām ir bieži vien tīri pamata. Jā, un to var saprast. Tas viss mainās tik ātri, un tās jaunās tehnoloģijas ienāk, un tas nav tiem, kas mēs jau, teiksim, vai no bērnības, vai no jaunības ar tehnoloģijām esam uz tu. Viss liekas viegli un pašsaprotami, bet tas nav visiem tā. Jā, es labprāt parunātu vēl nedaudz par šo jomu tieši no tā aspekta, ka sievietes, kuras ir aicinātas pieslēgties un tiešām attīstīt sevi, kāpēc sievietes vai meitenes tomēr beigās neuzdrošinās iet šajā jomā iekšā un mēģināt? Pamatā patiesībā tas ir tāds tēla un sabiedrības attieksmes un arī angliski vārds mindset. Latviski, man liekas, nav tāda laba tulkojuma. Tāds attieksmes, prāta attieksmes. Bet attieksmes jautājums, un tas nāk no kaut kurienes, kas ir patiesībā jau dziļi bērnībā un ir kaut kas pilnīgi neapzināts. Un tas ir neapzināti gan tām meitenēm un sievietēm pašām, gan arī tiem cilvēkiem apkārt. Viņi neapzinās, kā ar savu attieksmi viņi ietekmē šo savu draudzeņu, meitu, māsu un tam līdzīgi to attieksmi pret sevi. Un tas, ko mēs redzam, ka daudzas tās sievietes, kuras jau gadus atpakaļ par spīti visam ir ienākušas tajā IT pasaulē, viņām ir bijis vienmēr kāds iedrošinošs cilvēks blakus. Tas var būt brālis, kurš arī ir programmētājs un kuram blakus esot, var redzēt, tas īstenībā nav tik sarežģīti un es arī to varu. Tas var būt tētis, kurš saka, hei, tu šo vari. Tā var būt mamma, kas ir bijusi arī līdzīgā profesijā. Un savukārt tas skaits, šo cilvēku skaits, šo sieviešu skaits ir tik neliels, ka tas neveido to kritisko masu, lai arī citas varētu justies, ka viņas var tur iederēties. Ir tāds starptautiski zināms fenomens, kas saucās Skalijas efekts. Tas nāk no X-Filiem. Mums bija tas seriāls X-File, kur bija Mulders un Skalija. Un Skalija bija šī zinātniece, kas visu pētīja un bija ļoti spēcīga, gudra laboratorijās. Un tas ir pat statistiski pierādīts, ka šis Skalijas tēls ir ietekmējis veselu sieviešu paudzi, un viņas ir kļuvušas par zinātniecēm pateicoties Skalijai. Un tas ir tas role model, tā sauktais, tas labā parauga, labā piemēra efekts, kurš IT jomā nestrādā, tāpēc, ka pat tās sievietes, kas darbojas tehnoloģijās, viņas ir daudz mazāk redzamas, daudz mazāk pamanāmas nekā vīrieši, kas tur darbojas. Līdz ar to meitenes, domājot par savu attīstību jau no agra vecuma, viņas to neizskata kā savu tādu, galveno ceļu, kādu iet. Patiesībā tas ir tāds kaut kas iegulstas dziļi zemapziņā par to, kas ir tā sievietei piemērotās profesijas un lomas, kurām, es piekrītu, ka, teiksim, ogļrači vai kas varētu būt cementa lējēji, kur ir vajadzīgs kaut kāds tiešām liels spēks, fizisks spēks. Tās ir profesijas, kuras sievietēm ir mazāk piemērotas. Pilnīgi noteikti. Tehnoloģijas un IT joma tam nav pilnīgi nekāda pamata. Tur nav nekādas saistības. Un varbūt ir vēl papildus mēģināts veidot kaut kādus priekšstats par to, ka sieviešu smadzenes strādā citādāk un ka tas nav piemēroti, kas ir pilnīgs absurds un nekādā veidā nav ne pierādīts, ne zinātnē balstīts. Tas ir tiešām tāds tīra maldināšana. Jo, sievietes domā citādāk nekā vīrieši, un tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Tas ir tieši tas, ka, es pat gribētu teikt, ka nevis sievietes domā citādāk nekā vīrieši, bet katrs cilvēks domā citādāk. Un tas ir tas, kāpēc mums tā dažādība ir vajadzīga tehnoloģija jomā, jo, ja vieni un tie paši cilvēki, kas visi domā līdzīgi, attīstīs to, kāda būs nākotnes pasaule, mēs tajā nevarēsim visi justies labi. Tāpēc mums vajag sievietes. Tas ir pavisam vienkārši. Jā.
Īsumā es savā jomā, gan mediācijā, gan vispār darbā ar cilvēkiem, es ļoti daudz sastopos ar tiem brīžiem, kad sievietes īstenībā varbūt tiešām kaut kādas līdz pat 10 gadiem ir bijušas lielā mērā mājās. Un sievietes arī saka, ka īsumā es saprotu, ka viņas ir nonākušas posmā dzīvē tādā, ka viņas nesaprot, kas viņas īstenībā ir. Tīri no profesijas, jo viņas ir palaidušas pēdiņās garām tik daudz iespēju, kā citas varbūt tur karjerā vai tā. Un tad ir tas brīdis, kad viņas gribētu kaut ko sākt, bet nav tā drosme. Un kad tu saproti, ka tev ir kaut kāds grūdienis vajadzīgs, varbūt kāds atbalsts, lai saprastu, ka īstenībā arī šāda joma, IT joma un programmēšana absolūti var būt tas ceļš, ar ko var sākt. Vēl pēc tam tik lielisks iespēja apgūt. Jā, pilnīgi noteikti. Un šis ir, es pilnībā sajūtu un rezonēju ar to, ko tu sāki. Mums ir ļoti, ļoti daudz sieviešu, kas ir tieši pēc bērnu kopšanas atvaļinājumiem, kas varbūt ir bijuši pēc bērnu kopšanas laika, kas ir iespējams bijuši vairāki pēc kārtas, kur mamām tiešām var būt grūti atgriezties tajā darba vidē. Un tur arī ir papildus tā kaut kāda sajūta, nepārliecinātība. Tiešām viņas atnāk uz šīm mūsu programmām, viņas ierauga tās iespējas, viņas ierauga to, ka te var būt arī atbalsts. Ir arī citas sievietes, kas sastopas ar tieši tādu pašu situāciju un kur var vienu otru atbalstīt. Un tur ir ļoti daudz iespēju vēl. Un IT joma tā ir. Jā, viņa ir salīdzinoši jauna, un patiesībā visi, kas tur nāk iekšā, sāk kaut ko no jauna. Un arī tie, kas mēs, varbūt jau strādā šajā jomā, tāpat katru dienu ir jāmācās un jāattīsta sevi. Līdz ar to, iemācīties, piemācīties un uzsākt, mēs būsim ļoti līdzīgi ar daudziem citiem cilvēkiem. Un no tā nevajag baidīties. Tas ir tas galvenais, man liekas. Jā, es arī tāpēc šajā brīdī gribu iedrošināt tās sievietes vai meitenes, kuras domā par šo jomu un īsti varbūt nav tā drosme vēl pamēģināt, tad noteikti to darīt. Un, es pati esmu, lai gan tā nav mana joma pilnībā, bet tagad Dānijā studēju komunikācijas speciālistu studijās, tad bija iespēja arī ņemt programmēšanas kursus, kurus arī izgāju. Tā joma man absolūti iedeva arī daudz dziļāku izpratni par to, kas reāli notiek mums visapkārt. Arī kas ir tomēr pat tādas lietas kā funkcijas, kā kaut kādas varbūt pat datoru prasmes daudz dziļākas nekā, ja man nebūtu šie kursi bijuši. Un arī mājaslapas ir izdevušās vairāk uztaisīt, lai palīdzētu varbūt citiem un tā. Tā kā noteikti ir iegūms un es iedrošinu to darīt. Bet pāriesim tagad uz vēl vienu tavu nākamo lietu, kā Be With. Jā. Varbūt tu vari pastāstīt, kas tas ir, kas tā doma aiz tā visa ir. Un, jo, man liekas, Be With, tā doma man radās tajā brīdī, kad es pati sapratu to, cik liela nozīme ir fiziskam pieskārienam un apskāvienam. Un kad es sapratu, ka tajā brīdī man bija, man liekas, 35 gadi vai varbūt 33. Man bija vairāk kā 30 gadi, un es to nebiju zinājis visu savu dzīvi līdz tam. Un man likās, tas ir kaut kas tik svarīgs. Un kāpēc mums neviens par to nestāsta? Un kāpēc mums par to nemāca? Vispār mums skolā neviens nemāca par to, kā veidot attiecības. Un mēs diezgan labi zinām, ka tie attiecību modeļi, ko mēs redzam savās padomju laikā veidojušamies ģimenes tradīcijās, nevienmēr ir ideāli. Un patiesībā ir tik daudz zināšanu tur ārā par to, kā darīt lietas, lai būtu veiksmīgākas tās partneru attiecības, ģimenes attiecības. Un es ļoti augstu vērtēju, piemēram, ģimenes centra Līna, kas strādā pie šī un kas raksta grāmatas un izdod grāmatas latviešu valodā ar dažādu mūsdienīgu informāciju. Un ir tik daudz, vispār tik daudz tās informācijas pieejams, bet tas nav iekļauts nekādās standarta izglītības programmās. Un tas bija tas mans aicinājums, ka es ļoti gribēju runāt par šo apskāvienu pieskārienu būtību un nozīmi, jo es arī pati, tad, kad es to lasot šos pētījumus un par to interesējoties vairāk, kad es to sapratu un sāku praktizēt, es redzēju vienkārši milzīgas izmaiņas un atšķirību tajā,
kas notiek manās attiecībās ar meitām, un manās attiecībās ar vīru, un manās attiecībās ar sevi. Un tas ir kas vairāk patiesībā tiešām nekā tikai tas, par ko es gribu runāt, ir vairāk nekā tikai apskāviens vai samīļošanās ar savu mīļoto cilvēku. Jo mēs īstenībā tik daudz dzīvojam galvā un tik ļoti maz pievēršam uzmanību savam ķermenim, kā viņš jūtās, ka nav brīnums, ka mēs esam tur, kur mēs esam, ar trauksmēm, depresiju, ar to, ka mēs dzīvojam it kā arvien konektētāki, bet tajā pašā laikā arvien vientuļāki, un ar visu to, kas sabiedrībā notiek. Un es domāju, ka tur noteikti ir kaut kādas arī saiknes un paralēles gan ar šo te bullying attīstību un izaugsmi, gan ar ļoti, ļoti daudz visām šīm saistītajām lietām. Un, jā, man liekas, tas ir tikai loģiski, ka par to vajag runāt vairāk un plašāk. Un toreiz, kad es to sapratu, man bija ok, es gribu par šo runāt. Kā es par to runāšu? Man nav, teiksim, nekāda ne psiholoģijas grāda, ne kaut kādas, nezinu, izglītības. Es nevaru kļūt par spīkera šajā jomā, jo man nav nekāda background ar to, un lai es to sasniegtu, man vajag vairākus gadus un tā tālāk. Es esmu uzņēmēja. Ko es varu izdarīt šajā? Un man radās doma par šo apģērbu apskāvieniem. Un es sāku pētīt, sapratu, ka tādas idejas nav pasaulē, neviens cits neko tādu nedara. Un sāku prototipēt, un sāku dot cilvēkiem testēt, un es sapratu, tur kaut kas tur ir un strādā. Un tā teiksim, tas bija būtībā šis te apģērbs apskāvieniem bija domāts kā pirmais produkts, bet viņš kļuva par tādu galveno tādu karognesēju, bijusi karognesēju. Bet mēs arī organizējām tādus pieskārienu vakarus pāriem, un ar Kristīnu Balodi mēs sākām tādu kustību viegli kopā būt tieši Latvijas auditorijai, un mums bija konference attiecības mentālās veselības balsts. Visu kaut ko mēs izdarījām tajā virzienā. Bet jā, mana investīcija šajā, nevarētu teikt, apstājās, bet ļoti saruka tajā brīdī, kad Riga Tegels sākās milzīga izaugsme. Un es vienkārši redzēju, ka tur ir tāda vilkme, ir ļoti liela vajadzība, un es varu to piepildīt, un es metos tajā iekšā, un līdz ar to bija palicis tā kā pasīvie ienākumi. Jā, tā kā tāds, savā nodabā dzīvoties, un pēdējos 2,5 gadus esmu ļoti investējusi tieši Riga Tegels attīstībā, veidošanā, un arī tur ir bijusi tā izaugsme, un tāds, lieli rezultāti patiesībā, liels iespējas uz sabiedrību un daudziem cilvēkiem, kas ir bijis arī ļoti atalgojoši un forši. Jā, tā jau bieži ir, ka tur, kur mēs ieliekam vairāk to, tur ir arī atdeve, un citas lietas dažreiz paliek novārtā. Tas ir pilnīgi dabiski, jā. Bet vai var vēl iegādāties, kāds vēlās? Jā, pilnīgi noteikti. Un varbūt tu vari pateikt, kur? bewithclothing.com, tas ir mans interneta veikaliņš, un tur var ieiet, fainas lietas atrast. Paskatīties, pasūtīt, jā. Es varu pieminēt, kas ir apģērba bizness ir ļoti sarežģīts. To es esmu pat atklājis. Bija mans pirmais fiziskais produkts, ko esmu veidojis un organizējis un pārdevis, un tas nav viegls bizness. Bet veidojot to, es ļoti arī ieguldījos tādās pamatīgās pamata lietās, kas man likās svarīgi, ka produkti ir testēti un viņi labi valkājas, un materiāli ir testēti un viņi labi kalpo. Tas dizains viņš nav trendīgs, viņš ir tieši tāds arī domāts, ka viņš ir ilglaicīgs, ka teiksim, tie produkti, kas mums ir, viņi nav vienas sezonas produkti, viņi gan kalpo fiziski ilgāk, gan arī viņi no dizaina perspektīvas ir domāti ilglaicīgi. Un materiāli ir ekosertificēti.
Kas no tā visa izriet, ka tas process nav lēts, protams. Tas ir tas, ar ko jārēķinās. Bet Latvijā radītas lietas arī parasti nav tas pats lētākais. Bet tā ir laba iespēja arī kā dāvana iegādāties kādam, gan jaunam pārim, gan vai ne? Tieši tā. Tas arī, kur mums ļoti daudzi klienti izvēlas kā dāvanu, vai tā kā savai otrai pusītei, vai kādam tuvam cilvēkam. Bet arī, teiksim, tad, kad jau saņem un klātienē var apčamdīt, tad sev arī gribās uzdāvināt kaut ko tādu foršu. Tieši tā. Forši. Es arī visu linkus salikšu sarunas mūsu apakšā, lai var visu pataisno ieiet un nopirkt savu visu vajadzīgo. Bet tad pārējot no šī uzņēmuma vides, kur tu esi ļoti aktīva, un es pieņemu, ka tev tas paņem ļoti daudz gan laiku, gan spēkus. Bet tāpat laikā sarunas sākumā tu pati pieminēji, ka par spīti visam, vai neskatoties uz visu, ir tomēr tev svarīgākā, teiksim, joma ir ģimenes joma. Jā. Ko tev ģimene nozīmē un kas ir tava ģimene? Varbūt tu pat vari bišķi pastāstīt. Es galīgi nemelēšu. Es teikšu, ka ģimene man ir viss. Tas man ir pats svarīgākais. Šobrīd jau mūsu ģimene ir izaugusi tik tālu, ka meitas abām ir vairāk kā 10 gadi. Varētu teikt, ka mēs ejam tādā teenage vecumā, kad jauni cilvēki jau kļūst ļoti, ļoti patstāvīgi. Un to es arī varu tā labi just, ka tas laiks, ko es veltu darbam, vīrs veltu darbam un ko meitenes velta mācībām un skolai un savu pašu attīstībai, tas viss jau tā forši sakārtojas un katrs dzīvo to savu dzīvi tajā laikā. Un savukārt, kā es pati raugos, man vienmēr bijusi tā prioritāte, ka ārpus šī laika, ka tas ir tas ģimenes laiks. Un vai neobligāti tas vienmēr ir laiks visiem 4 kopā, bet kā es esmu arī pamanījusi, varbūt ar kādiem citiem cilvēkiem runājot, mēs īstenībā ļoti daudz laika pavadām arī visi 4 kopā, kas nav tāda pat norma mūsu sabiedrībā, tik daudz laika pavadīt visiem kopā. Bet man tas ir ļoti, ļoti svarīgi un ļoti vērtīgs laiks. Es patiesībā pat nevaru iztēloties, kāda varētu būt dzīve, kurā mums nav tas laiks kopā. Vai visiem 4, vai man ar abām meitām, vai ar vienu meitu. Un es to laiku ļoti, ļoti esmu izbaudījusi visā mūsu ģimenes dzīves, jebkurā dzīves posmā. Tad, kad es atceros, piemēram, kad viņas bija mazākas, un mums piekdienās bieži nāca draudzenes ciemos un palika pa nakti. Jau nezinu, no kāda skolas vecumā pilnīgi noteikti. Un tas bija tik brīnišķīgi, vienkārši tas piekdienas vakars kopā ar mazām dāmām. Es to vienmēr esmu izbaudījusi ļoti, ļoti. Un arī tagad mēs vakarā vienmēr mums ir kaut kas foršs, ko kopā padarīt. Un, es nevaru iztēloties savu dzīvi bez tā. Negribētu iztēloties. Prieks dzirdēt. Jo galu galā, kā arī tu ieminējies, tas nemaz nav tik bieži, ka ģimenes pavada kopā laiku. Un šobrīd varbūt tie, kas tevi nepazīst, varētu padomāt, ka tāda ideālā ģimenīte, viss perfekti un tā. Bet es, zinot arī biju visu to stāstu un tā, tad jautājums ir varbūt, kam jūs esat gājuši cauri, vai ir bijis vienmēr tik labi un vienmēr tik skaisti. Un, kas ir palīdzējis tikt cauri visam? Dzīvē jau nekad nav viss tik labi un skaisti. Un, pat ja tā izstāsta no malas, tā ļoti reti, kad ir. Jāatzīst gan, ka tiešām pēdējos gadus viss ir bijis tā, kā tas varbūt arī izskatās no malas un ir ļoti forši un man liels prieks par to, ka tas ir. Un tas bija izauga no tādas manas pētīšanas pēc tam, kad mums bija tāda kā ģimenes krīze, kā to varētu varbūt saukt.
Bet es apzinos to, ka tajā laikā, kad man likās, ka mums ir milzīga ģimenes krīze, piemēram, mans vīrs saka, viņš tā to galīgi neredzēja. Un tas, kā mēs lietas uztveram, var ļoti atšķirties dažādiem cilvēkiem. Un, viņš saka, es zinu, ka tu man esi teikusi, ka mums tur bija krīze un tā. Man likās vienkārši tāds posms un pāries. Un tā. Un es domāju, ak, Dievs, cik mēs dažādi tās lietas uztveram un cik dažādas arī ir tās ekspektācijas pret to, kādas ir attiecības un kādām viņām vajadzētu būt. Un arī tas, kā mainās mūsu vajadzības dažādos dzīves posmos. Jo es arī pēc tam jau analizēju, tas tā ļoti labi arī varēju saprast, kā mēs nonācām tajā situācijā, ka mums bija viens bērniņš, pēc tam bija otrs bērniņš, un man bija tāda, es nezinu, vai tas, es arī saprotu, ka ne visām arī sievietēm tā ir, tad man bija tāda kaut kāda, nezinu, vai hormonu izraisīt, vai kaut kā tā, ka man patiesībā no tā brīža, kad es pirmo reizi paliku stāvoklī, līdz tam brīdim, kad es beidzu barot otro meitu, tā kā tur pa vidu, es biju super fokusēta uz to bērniņu. Jau tā, ka man bija auglīts iekšā, vai pēc tam tas barošanas posms, bija super fokusēta uz to, un tas kopējais laiks bija... sanāk kaut kādi 4 vai 4,5 gadi. Tā kā 2 bērni, viens pēc otra. Un tajā visā laika posmā mans vīrs vienkārši pierada pie tā, ka mums nav attiecību. Tā kā man nevajadzēja, un viņš tā kā, forši var neiespringt. Un tajā brīdī, kad es nācu ārā no tās milzīgās saiknes un fokusu uz to otro bērniņu, es saprotu, ka man vajag kaut ko vairāk, un tur nekā nav. Un tas laiks ir bijis tik ilgs, ka tas pieredums tik spēcīgs, ka tur nekā nav. Un es sapratu, ka bāc. Un es to iztulkoju tā, ka mums vienkārši ir beigusies tā mīlestība, un mums vairs nekā nav. Viss sajūtas prom. Nav sajūtu, un nav pat arī tādas nekādas vēlmes vai vilkmes kaut ko darīt. Mums nav bijis arī laika divatā visu to posmu. Un tā kā es domāju, tas ir beidzies. Un es esmu cilvēks, kas izaicina to status quo. Ja? Es neesmu gatava tajā status quo palikt. Kā es tagad dzīvošu visu atlikušo dzīvi šādā tukšā telpā? Kas tas tāds ir? Es galīgi nebiju gatava palikt tajā vietā, kur mēs esam. Bet vīrs tajā brīdī jutās, ok, ir kā viņš ir. Okay. Nav ideāli, bet dzīvot var. Dzīvot var, jā, apmēram tā. Tur mēs ļoti atšķiramies, ka es nekad nepalieku pie tā, kur mēs esam. Mans vīrs ir daudz vairāk tāds, pieņemošs. Ir tā kā ir, jā, tur, nezinu, viss plūst mainās, kaut kad tas mainīsies, kaut kas atkal būs citādāk. Man tā kā, nē, es tā nevaru. Un es atceros, ka es viņam saku, tajā brīdī klausies, mums nekā nav, kas notiek, un mums vajag kaut ko darīt. Un viņš tā kā, nē, labi, aizejam kaut kur. Un es tā kā, ko? un mēs, patiesībā bija tā, ka vienā brīdī es biju tā kā padavusies par to, bet, kā es tagad arī tur sākumā teicu, ka ģimene man ir viss, un tas ir tiešām tā mana nostāja par to, ka ģimene man ir viss, man ir bijusi kopš bērnības manas. Un es tajā brīdī, kad es sapratu, ka es esmu zaudējusi cerības par to, ka mums viss būs labi, ka es esmu to savu galveno dzīves vispār vērtību pati pazaudējusi. Un tad es saprotu, ka es sastādīju tādu plānu, tagad mēs tur reizi nedēļā mums būs laiks divatā, reizi mēnesī mēs runājam kādu, kas var pieskatīt bērnus, mēs kaut kur braucam divatā. Un, protams, es īstenībā nestrādāju, es sastādīju grafiku, bet es, protams, nestrādāju. Un pagāja vēl pusgads līdz tam laikam, kad izdevās atjaunot kaut kādas tās sajūtas.
Un tas notika pateicoties tam, ka es ļoti smagi saslimu. Un, zin kā, tajā brīdī, kad bija tas tukšums, viss bija zudusi arī tā savstarpējā uzticēšanās. Un tad, kad es saslimu, es sajūtu to, ka es varu īstenībā vīram uzticēties, ka viņš tur ir un viņš tur paliek un viņš palīdz. Un, visā tajā savās, to, ko viņš spēj, viņš dara. Un tas atjaunoja. Un tas ir daudz. Un tas bija tas, kas tajā brīdī vajadzīgs. Un varbūt kāds cits tajā brīdī, nezinu, tur novērstos vai kaut kā tā. Un viņš bija tur blakus. Jā, likās, es joprojām esmu emocionāli par to. Un tā kā es tādā esmu sastapusies ar šo, ir tādi ļoti viedi cilvēki. Man pirms 2 gadiem, tieši pirms 2 gadiem septembrī, man sāka sāpēt plecs. Tā, ka riktīgi sāpēt, tā, kas viņu tur nēsāja lakatā, roku un tā. Un pēc pusgada es nokļuvu pie tāda viena austrumu zinātnes vīriņa. Un viņš man tajā pirmajā tikšanās reizē, viņš man saka, tā, tagad ņemiet lapu. Es paņēmu lapu, un pilspālu, viņš saka, un tagad rakstiet. Tā, okay. Paldies manam plecam par to, ka viņš man ir licis pievērsties sev. Un es tā kā rakstu, un es domāju, come on, viņš vienkārši ir iekaisis, kas notiek. Un es saprotu, ka tiešām tagad ir pagājuši 2 gadi, es esmu gandrīz atgriezusies ar to plecu pilnās kustībās, un viņš ir bijis tik svētīgs man šos 2 gadus, liekot pievērsties sev. Un toreiz tā saslimšana arī, tas bija tā kā paldies manai slimībai par to, ka viņa man ļāva ieraudzīt to. Jā, to pilnīgi ar asarām joprojām saki, un īsumā, jā, tā jau ir, kad mēs bieži vien varbūt pat zaudējam to fokusu uz to, cik daudz mums jau ir, un mēs tik redzam, kas mums nav. Ne? Un to mēs arī mediācijā bieži vien pāriem darām, kad tie, kur ir it kā pazaudējuši viens otru, un atrast to, kāpēc vispār. Ne? Un cik skaisti. Sorry, jā. Bet, jā, varbūt tu vari pastāstīt, jo es redzu, ka tas joprojām tevī ir dzīves. Un tas ir tiešām brīnišķīgi, kad pāris paliek kopā un kas spēj pēc vairākiem gadiem pateikt, kad nekas nav pazaudēts. Un pat ja likās, ka ir pazaudēts, kad tomēr mēs šeit esam, mums ir skaisti un ir pagājuši cik gadi. Un tu pat teici, kad īsumā pēdējā gadi jau ir. Jā, viss principā kopš tā laika. Kad tā kā, nezinu, mēs varam teikt, mēs atgriezāmies viens pie otrā, vismaz manā uztverē, mēs atgriezāmies viens pie otra. Kopš tā laika ir pagājuši 7 gadi, man liekas. Es viņus pat neskaitu, bet šajā laikā mums nav bijušas vairs nekādas tādas nešaubas par to. Tā sajūta ir bijusi ļoti laba un spēcīga. Un tas, ko es no tā esmu mācījusies, un ko es arī mēdzu teikt cilvēkiem, kuri atklājas kaut kādos grūtos brīžos, savstarpējos, ka noteikti tā vieta, kurā liekas, ka viss ir beidzies, nenozīmē, ka tā ir tā vieta, kur viss ir beidzies. Ka vienmēr pastāv cerība un iespēja, bet kas ir ļoti svarīgi, ir, ka abas puses to grib. Tam tic un to grib. Labi, ticēt varbūt nevienmēr ir tik vienkārši, bet galvenais ir to vēlēties. Jo, ja teiksim, viena puse to nevēlas, tad droši vien tas nebūs iespējams. Bet, ja abas puses to vēlas, vienkārši nav tās sajūtas iekšā, tad tur ir vēl noteikti iespējas. Es piekrītu. Un to es dzīves pierādījums tam. Es esmu dzīves pierādījums. Jā, un es arī noteikti esmu pat piedzīvojis arī tajās pašās mediācijās ļoti tiešām bieži,
kad ir pāri, kur nāk ar domu, ka, kur runāsim jau par gan izvēles šķiršanos kā pareizāku, bet ir pāri, kas ir palikuši kopā. Jo sāk runāt celt, un kur pat nav tā griba pat gan izvēle bijusi vairs. Kad pat viņu, ja sāk runāt par lietām, un tu spēj atlaist arī to smagumu caur sarunām, kur tiešām tu drošā vietā var runāt, tas dara brīnums arī. Un man ir liels prieks, tiešām liels prieks par jums visu kā ģimeni. Vai tu vari īsumā padalīties, jo tu stāstīji, ka bija tas brīdis, kad vīram likās, ka viss ir tīri ok, varam tā dzīvot, tu saki nē. Bet zinu, ka ir daudz, kur klausās un ir šādās situācijās, kur liekas, ka viss, kad mēs esam pazaudējuši viens otru. Jā. Ko tu ieteiktu, vai kas liktos tev vai tavu pieredze, lai tu spētu tikt ārā no tā? Kā es saku, tas, kas mums bija tas noteicošais beigās, bija tīri tā saslimšana, ko es nevaru ieteikt, vai ne? Tas nav kaut kāds reāli praktiska lieta, ko darīt. Bet es domāju, pats svarīgākais ir atjaunot to uzticēšanos, ka mēs joprojām viens otram ļoti rūpam. Tas ir, man liekas, tas pats svarīgākais. Un katram atjaunot to uzticēšanos varbūt nozīmē kaut ko pavisam citu. Tāpēc, man liekas, tur nav nekādas tādas, universālās receptes, kas strādātu visiem. Bet mēs neesam gājuši pāri terapijā. Es pati tagad, kopš man sāka sāpēt tas mans plecs, es jau 2 gadus, gandrīz 2 gadus eju pati terapijā, un tāpēc es ļoti labi redzu tos pozitīvos rezultātus, kas var būt arī individuāli priekš cilvēka, un arī īstenībā tā terapija ļoti palīdz arī manām attiecībām, visa veida attiecībām. Tāpēc es noteikti ticu, ka iešana terapijā vai, teiksim, uz mediāciju, kur kāds varbūt var palīdzēt saprast, kas ir tie punkti, kur mēs to uzticēšanos esam zaudējuši. Un ko katram tas nozīmē arī? Un ko katram tas nozīmē, jā, atrast to savu unikālo recepti. Nezinu, varbūt, protams, ir cilvēki, kuriem kaut kādas mežonīgas seksuālas rotaļas var kaut ko atvērt, bet es domāju, ka tas nevar būt pamats, tas var būt tikai rezultāts. Tāpēc atrast to pamatu, uz kā tad būvējas tā mūsu savstarpējā uzticēšanās un attiecības, atrast to un to nolikt kā tādu riktīgu fundamentālu pamatu. Un tad uz tā var būvēt jau daudz ko ļoti skaistu. Un tāpēc man liekas, ka kaut kādi šie, mīti, kas, manuprāt, ir izplatīti par, kaut kādu šo vai ceļojumu divatā, vai kaut kādu nedēļas nogali divatā. Jā, tas var palīdzēt. Jā, cilvēki spēj tajā laikā atvērties un runāt un atrast to uzticēšanās pamatu. Bet tas nestrādā kā pats par sevi vienkārši. Tas var būt kā plāksters, bet tas var būt arī vēl, tas var īstenībā pat būt kaitējoši, ja mēs vēl sabūvējam tur beigās ekspektācijas, kā mēs tagad tur aizbrauksim, kā mums tur būs seks 3 reizes dienā un kā mums tur būs absolūtā romantika un mīlestība, un aizbraucam un saprotam, nekā nav, tāpēc, ka mums jau nav, jā, un tā vilšanās var būt vēl destruktīvāka patiesībā, un ja mēs neesam tajā brīdī pietiekami, teiksim, tādi, spēcīgi, lai paraudzītos to, kur ir tas īstenībā tas smagais punkts vai jautājums un to nesākt risināt. Un bieži vien, ja tas ir īpaši, ja tas ir ievilcies, tad tā risināšana divatā var būt ne tik auglīga, kad varbūt ir jau kaut kāds aizvainojums, kas ir tur dziļi iesēdies un vairs nespēja sarunāties un sadzirdēt viens otru, tad tas varbūt vēl tikai destruktīvāk. Tāpēc es teiktu, ka tad varbūt viena recepte ir, protams, mēģināt saprast sevi, kur es esmu, kāpēc es esmu tur, kur es esmu, un kas ir tas, kas man pietrūkst, un arī mēģināt otru cilvēku saprast. Un tad tur atrast to savu veidu. Jā, tu skaisti, manuprāt, pateici par to, ka to uzticību galvenokārt ir jāatjauno, lai varētu vispār būvēt, un tā ir. Un tā uzticība var izpausties ļoti, ļoti dažādi. Jā, un katram tas nozīmē pilnīgi kaut ko citu. Katram arī kaut ko pilnīgi citu nozīmē, ko es sagaidu no tā otra cilvēka, lai es varētu uzticēties. Un es zinu arī, ka, teiksim, pāri starpā var būt šī te,
fiziskā neusticība kaut kad izveidojusies. Un par šo man ir bieži tādi jautājumi, vai tā fiziskā neusticība, vai tas ir jau kaut kāds rezultāts. Un patiesībā jau tas ir īstenībā rezultāts kaut kam. Un vai tā ir radusies tāpēc, ka tas otrs cilvēks īstenībā vairs neusticās, varbūt īstenībā tam pārī. Tas, man liekas, tur ir daudz kas dziļāk un sarežģītāk. Un tās krīzes var būt dažādas. Viņas var būt gan ar fizisku neusticību, gan ar bez tā. Un vienkārši saprast, kur es atrodos, kas man ir vajadzīgs un kas ir man svarīgākais, lai es varētu otram cilvēkam uzticēties. Skaisti ir dzirdēt, un ļoti es ticu iedrošinoši arī to pieredzi, ka ir vispār kāds šajā tālajā pasaulē, kur tomēr tā tendence ir ātri varbūt nomainīt, cerēt, ka kaut kas tomēr var būt labāks un nesaprast varbūt bieži vien tiešām, ka to pašu attieksmi tu nesīs tālāk tajās attiecībās nākamajās. Un tā jau ir tā problēma. Ideāli cilvēki nav. Diemžēl nav. Diemžēl ideāli cilvēki nav. Un arī tas varbūt tāds arī kultivētais mīts par to, ka ir kaut kāda mums piemērotā otrā pusīte. Arī tādas nav. Man patīk, mums bija, kad mēs gatavojāmies laulībā, mums bija tas mūsu mācītājs Māris Simonovičs. Kaspars Simonovičs. Kaspars Simonovičs, un viņš vienā tajā sagatavošanās kursā viņš teica, ka nav tās ideālās otrās pusītes. Mēs vienkārši visu dzīvi, mūsu uzdevums ir censties kļūt par to otru pusīti. Un tas man liekas tik skaisti. Kaut kādā brīdī es arī esmu par to, ka, ja cilvēkiem nav labi kopā, tad nevajag palikt kopā. Jā, ja tur tiešām toksiski un galīgi. Jā, ja nav vairs spēka. Vardarbība arī emocionāla. Tieši vardarbība nekādā veidā nav noteikti, nedrīkst viņu pieņemt un pieļaut. Bet jā, ja nav labi kopā, tad nav par visām varītām jāpaliek kopā un cilvēki var veidot jaunas attiecības. Bet ir vērts paskatīties uz to, kāpēc un kas ir manī. Un tā. Jā, es arī noteikti to varu tikai iedrošināt šo tieši aspektu par tiem, kuri varbūt ir tajās krīzes situācijās un klausās, jo mēģināt, un arī mums man bija tieši retrītes pāriem. Tur bija arī ne pāri, bet lielākā daļa bija pāri. Un tik skaisti redzēt arī, kad caur to komunikāciju, kad tu sāc atjaunot un sāc saprast tās savas vajadzības un spēt tās nokomunicēt un arī sadzirdēt otru. Kad tur sākās tās sajūtas, kas ir bijušas sākumā attiecībās, kad tur pat var atjaunoties tiešām tās emocijas tik jūtīgi vienam pret otru, ka liekas, ka tu redzi tās dzirksts apkai acīs, ka viņi viens pret otru sāka daudz cieņpilnāk un tādā jaunā, mīlestības spēkā vai pat tādiem spārniem iziet ārā un saprast, ka nav zaudēts viss. Tas, kas ir tās emocijas, varbūt bieži vien mūsu rutīnā esam pazaudējuši. Un tāpēc strādāt pie attiecībām noteikti ir vērts, un galu galā tas beigās ir, ka tu nevis strādā tāpēc, ka ir jāstrādā smagi vai ne, un kaut kā visu laiku jārisina problēmas, bet tu sāc baudīt to procesu, ka tu kopā ar to cilvēku, kurš nav ideāls, jo tu arī neesi ideāls. Jā, ka kopā mācās, un tas ir, man liekas, tā. Varbūt tad noslēgumā es tev pajautāšu vienu tādu jautājumu vispār kopumā par dzīvi. Kas ir tas drosmīgākais, ko tu esi darījusi? Es domāju, ka tas tāds, es laikam to nosaukšu kā to drosmīgāko, tāpēc kaut kādā ziņā man tas liekas arī tāds neprātīgs lēmums no manas puses, kurus varbūt visiem neieteiktu. Un arī es bieži domāju par to, vai ja es dzīvotu vēlreiz, es tā darītu. Tad, kad piedzima mana otrā meitiņa, tad es uzsāku to startupu tieši būvēt. Un tas, varbūt to var saukt par drosmīgāko. Tas noteikti bija pats trakākais, ko es savā dzīvē esmu darījusi. Ir vienlaicīgi. Un, protams, man nebija pieredzes, ko nozīmē arī otrs bērns un 2 bērni. Ar to šā brīža pieredzi es droši vien varbūt raudzītos citādāk. Bet tajā brīdī arī es neapzinājos
cik grūti un cik daudz tas paņems. Un tāpēc nevaru tā droši teikt, ka tā bija drosme. Tas bija tāda pārgalvība un varbūt tā kā bišķiņ tā kā trakums. Un arī jaunība kaut kādā ziņā, jo tad jau vēl bija daudz tas spēks un enerģija un riktīgi tur gribējās iekarot pasauli un visu kaut ko. Pat nevis pierādīt. Pierādīt nav nekad. Kam gan es kaut ko cenšos pierādīt? Tas nav par pierādīšanu, bet tādu vairāk tā kā gribas izdarīt, sasniegt. Jā. Tā kā tas laikam būtu tas. Drosmīgi tas noteikti arī ir. Tas būtu tas trakākais, ko es uzdarīju. Traki drosmīgi, jāsaka tā. Jā. Okay. Liels paldies tev par šo sarunu. Tiešām paldies, ka tu biji šodien. Paldies, tev, ka uzaicināji. Liels prieks. Tiešām tādas vērtīgas atziņas. Varbūt tu vari noslēgumā tiešām pateikt kādām sievietēm, kuras šobrīd īstenībā domā, varbūt jāmēģina iet uz kursiem, apmācībām IT jomā. Varbūt tu vari vēlreiz iedrošināt viņas noslēgumā. Jā, es pilnīgi noteikti iesaku nebaidīties un skatīties apkārt, kas ir pieejams. Arī mums šobrīd, tieši Riga Tegels ir vairākas programmas, kas ir atvērtas. Arī bezmaksas programmas arī šobrīd ir pieejamas vairākas. Un 6. oktobrī būs Riga konference, kur var uz vienu dienu atnākt uz mūsu Riga Tegels skatuvi un paskatīties. Tur būs dažādas iedvesmojošas runātājas, satikt citas, kas varbūt domā par šo te. Kā to noteikti var darīt. Bet jā, vienkārši varbūt skatīties apkārt, kas ir tās iespējas un ļaut sev atvērt kaut kādas jaunas durvis. Jā, tieši tā. Un tad visus linkus arī uz šiem pasākumiem un visu, kas vēl varbūt ir aktuāls drīzumā, to es tad nolikšu, arī pielikšu klāt mūsu sarunas apakšā, lai cilvēki droši var ar tevim sazināties. Labi. Lūk, arī jau ir iekarojis Annas sirdi, laikam. Jā, pilnīgi noteikti. Un tad es saku paldies un tad atā. Paldies, atā.